Labdien! Šodien mūsu sarunu temats ir darbības vārdu pareizrakstība. Noskaidrosim, kā pareizi rakstāmi darbības vārdi nenoteiksmē un arī pagātnē ar piedēkli j. Nenoteiksme ir darbības vārda pamatforma ar galotni t, ties. Paklausieties, kā es nosaukšu jums dažus darbības vārdus un pamēģiniet saprast, kāda ir burtu rakstība galotnē. Glābt, cept, bēgt, atnest un nolaust. Vai sapratāt, kāds burts jāraksta? Vārds glābt, darbības vārds cept, bēgt, atnest, nolaust. Lai zinātu, kāds līdzskanis pirms galotnes rakstāms, pārveidojam darbības vārdus pagātnē. Glābt, pagātnē glāba. Cept, pagātnē cepa. Bēgt, bēga. Atnest, atnesa. Nolaust, nolauza. Pagātne ir darbības vārdu pareizrakstības pārbaudes forma. Tomēr nevienmēr mēs varam paļauties uz pagātnes formu. Piemēram, darbības vārdi pagātnē beidza, brauca, pacieta un paēda. Tomēr nenoteiksmē būs cits burts jāraksta, jo šajos vārdos ir līdzskaņu mija. Mijas dz ar g, c ar k, t ar s, d ar s. Un darbības vārdi nenoteiksmē jāraksta šādi. Beigt, braukt, paciest, paēst. Tomēr nevienmēr līdzskaņa burts ir tas, par kuru pareizrakstību mums ir jādomā. Pavērosim, kāds patskaņa burts rakstāms pirms galotnes. Sameklēt, pastāstīt, noklausīties, secināt, atbildēt, pārdomāt, uzzināt. Tātad šie patskaņi I, E, A pirms nenoteiksmes galotnes t, ties vienmēr ir gari. Ja mēs darbības vārdus pārveidojam pagātnes formā, pirms līdzskaņa j, patskaņi rakstāmi gari. Sameklēja, pastāstīja, noklausījās, secināja, atbildēja, pārdomāja un uzzināja. Tātad patskaņi I, E, A pirms piedēkļa j, pagātnē rakstāmi vienmēr gari. Atkārtosim, ko mēs šodien esam iemācījušies. Patskaņi I, E, A pirms nenoteiksmes galotnes un pirms piedēkļa j, pagātnes formā vienmēr ir rakstāmi gari. Sacīt, pagātnē sacīja, mazgāties, mazgājās, meklēt, meklēja. Līdz nākamajai reizei vēlu jums veiksmi un mājasdarbs atrodams Word formātā.